gudriem klimata jautājumos, mūsu pasākumu finansēšana. Klimata pārmaiņas mēs spēsim efektīvi risināt vienīgi tad, ja rīkosimies visās jomās vienlaikus, jo klimata pārmaiņas skar mūsu veselību, mūsu pārtikas nodrošinājumu, mūsu mājas, mūsu pilsētas un mūsu lauku apgabalus. Tādas ekonomikas nozares kā lauksaimniecība un zivsaimniecība vai pat vasaras un ziemas kurortu turisms ir tieši atkarīgs no klimata un jau tiek skartas. Tādēļ mums jāplāno, kā aizsargāt mūsu tautsaimniecības un mūsu pašus. Eiropas Savienība visās galvenajās izdevumu jomās ietver klimata pārmaiņu apsvērumus. Šīs jaunās pieejas, ko pasaulē uzskata par pirmo šāda veida pieeju, mērķis ir nodrošināt, ka ES politikas jomās, resursu sadalē un darbības praksēs tiek īstenota gudra pieeja attiecībā uz klimatu. Vismaz 20% no ES budžeta tiek izmantoti pasākumiem saistībā ar klimatu tādās jomās kā ekoloģiskāka lauksaimniecība, pētniecība, transports un enerģētika, tostarp energoefektīvākas ēkas. ES jaunā pieeja palīdz novērst klimata pārmaiņas un to ietekmi, vienlaikus pārveidojot Eiropu par tīru, zema oglekļa un pret klimata pārmaiņām izturīgu ekonomiku, radot jaunas darba vietas un uzlabojot mūsu dzīves kvalitāti. Būt gudriem klimata jautājumos, mūsu pasākumu finansēšana.